2000. gadu sākās Mārtiņa Dukura uzvaras gājiens pasaules skeletonā. Ja tev tagad 2016. gadā būtu jāpaņem 2000. gada skeletons, kāds būtu tavs rezultāts? 2000. Ne 2010. 2000. Sekundžu ziņā 6 sekundes, 7. Tu cīnītos par iekļūšanu otrajā desmitniekā. Nu, es pat nevarētu īsti, pat cīnīties. Es jau 2010. gadā pēc Vankūveras spēlēm ar to pašu tehniku aizbraucu, ar 10. gadu Vankūveras spēļu tehnikas, 11. gadā aizbraucu uz Kausu uz Vankūveru, un es paliku 6. ar normāliem braucieniem. Un tā tehnika šausmīgā tempā attīstās un iet uz priekšu. Un es jau atceros pēc tiem laikiem, ko mēs braucām Siguldā, tur 57 sekundēs nobrauc. Es atceros, mēs uzkāpām līdz 53 sekundēm, mēs ar Tomasu runājam, nu tie griezti, tie griezti, nekad pie šitādiem apstākļiem, tas nav sitams. Un tagad mēs 50 sekundēs braucam un liekas, ka 49 arī ir aizsniedzams. Nu jā, interesanti. Viss tā gan filozofija, gan tehnika mainās, iet uz priekšu. Man, principā, būtu baigi ļoti grūti braukt būt ar tādu tehniku, jo, pavisam cits stils. Kas tev pēc šīs sezonas, kā tu jūti, ir vairāk attīstījies sporta teorētiķis vai atlēts? Vairāk, es domāju, sporta teorētiķis, vairāk tādas ļoti interesantas atziņas trasēs, kas man nāca šogad un likās, wow, ir pagājuši tikai 11 gadi un man tas ir atnācis. Bet, laikam, tas uzreiz rāda, cik tā lieta ir interesanta, ka tā sajūta, tas feelings, kad tu ierodies trasē un tu noķer, un tās ir tās divas dažādas lietas, vai tu brauc vienkārši, jā, es braucu pēc kaut kāda laika, vai lai izdzīvot, lai to vietu vienkārši izbraukt un konkrēti, vai otrs, tu vienkārši dzīvo līdz tai trasei un tu izjūti, izbaudi to spiedienu, tu vienkārši dzīvo līdzi. Un kā tās domas noslāņojas, viņas pēc tam nāk atpakaļ kā atziņas, ja? Jā, tās nāk kā atziņas, un tās es kaut kur piezīmēju, piemetu, rakstu, ka tas ir svarīgi, un pie tā ir jāpieturās, un nākamreiz, kad es atgriežos, es katru reizi pārlasu tās pārdomas, ko es iepriekš esmu tā kā piemetis, bet principā tās atziņas jau nav tā, ka viņas man atnāk 100 tur vienā trasē, man 1, 2 tā atnāk, un tad, šitā te vajadzēja, nu labi, un diemžēl arī pēc 10. gada spēlēm atnāca atziņas lejas daļā tur pāris virāžās, kā tur vajag patiesībā braukt, un tās mazās nianses, mazās simtēs, kas tev summējās. Man uzreiz jautājums par šīm atziņām. Tas izklausās tiešām iespējīgi un var teikt, tas simbolizē, ka tas ir visu sirdi šajā skeletonā. Vai citiem sportistiem arī tā, ka viņi analizē savas šīs lietas un pieraksta, vai tev tā informācijas nav par tieši citiem ārzemju sportistiem? Nu jā, praktiski raksta visi. Mēs ar Tomasu varbūt esam tādi vecie dinozauri, kas ģērbtuvēs nesēž un lielās kladēs uzreiz neraksta. Mēs tā vairāk paturam prātā, pāanalizējam un varbūt mājās kaut kur tā piemet pēc sacensībām vai kā. Katru dienu tāpatās, lai kā tu no rīta piecelies un tu jūti, šodien man diena. Bet ko tu dari, kad tu piecelies un ka nav tavu dienu, kā tu mobilizēji? Nē, es vienkārši sev cenšos mierināt, ka tā ir tikai tāda mānīga sajūta, ka viss jau būs tāpat kārtībā. Ir viens sporta veids, kurā treneris saka, ka sāpes, tā ir tikai tāda sajūta. Jā.